Esiet sveicināti! Šodien raidījumā Tavs auto mēs runāsim par spēkratu, kura dvēsele ir dzimusi Japānā, bet miesa radīta Meksikā. Es ceru, ka šāds vārdu salikums jūs ir ieintriģējis. Jautāsiet, kā sauc šo auto? Burtu salikumu HRV Hondas fani iepazina jau tālajā 1998. gadā. Tolaik šis bija viens no pirmajiem mini crossoveriem pasaulē. Pircēju vidū tas bija salīdzinoši pieprasīts, tomēr ar tādu popularitāti, kādu šobrīd Eiropā bauda urbānā bezceļu spēkrati, tas nevarēja lepoties. Tieši tāpēc 2006. gadā Honda pārtrauca šī modeļa ražošanu. Pēc 9 gadu pauzes HRV ir atgriezies jaunā veidolā. No kantainas kastes tas ir pārvērties modernā 4-durvju pilsētniekā. Šodien šo spēkratu nodosim rokās kādai sievietei, kurai nav sveša ne pilsētas burzma, ne dabas un aktīvās atpūtas vilinājums. Kristīne, droši vien nav jāiepazīstina arī ar mūsu skatītāju, jo daudziem no jums rīts sākas tieši ar Kristīnu, raidījumā 900 sekundes. Tie ir ārkārtīgi agri rīti un, cik man zināms, tad uz darbu tevi ved, nevis tu brauc pati. Jā, mani ved, tāpēc, ka tā ir vēl viena garantija tam, ka mēs nenokavējam. Jo, zini, kā, ja tev pašam jāceļās, pašam jābrauc, tad var visādas jibās gadīties. Kristīne, šodien mēs esam tev piemeklējuši īpašu automašīnu, Honda HRV. Principā varētu teikt, kā no konvejera. Ar citu būs pirmā, kas tieši ar šo konkrēto mašīnu arī brauks. Rokas dreb, uztraukums, bet cerams, ka mēs sadraudzēsimies. Kāds uztraukums! Jo mums taču ir jāatklāj arī skatītājiem, ka tā gan ir viena kārtīga sagadīšanās. Tu pati pārvietojies ar Honda HRV, tiesa vectētiņu. Vectētiņu, jā. Tā šī noteikti būs forša pieredze. Jā, un interesanta pieredze noteikti paskaties, kā mainās laika gaitā mašīnas. Tad lecam laika mašīnā. Lecam. Tā ir nākotne. Pasties, viņai citādākas durvis arī ir nekā tās. Citādāk varās. Un jāsaka, ka durvis nav vienīgais, ar ko šis HRV atšķiras no sava priekšteča. Lai gan vizuāli HRV atgādina parastu pilsētas minidžipu, tas atbilstoši mūsu laikmeta prasībām ir tā vien piebāzts ar modernās dzīves atribūtiem, dažādām pasīvās un aktīvās drošības sistēmām un palīgierīcēm, kuras ļauj mums rūpēties pat par apkārtējās vides tīrību. Viss man sākās ar pārsteigumu tādu. Es laikam esmu ļoti liels oldschools, jo pirmkārt es biju šokā tajā brīdī, ka es apstādināju mašīnu un pēkšņi viņa pati izslēdzās. Un pēc tam arī tajā mirklī, kad es pieskāros sajūga pedālim, tā atkal iedarbojās. Kas tas bija? Tas bija, mēs ekonomējam degvielu. Šis bija interesanti. Nospietēt sajūgu. Nopietni? Start-stop sistēma. Tas man bija pirmais jau tāds lielais pārsteigums, viens no lielajiem pārsteigumiem. Un otrs, stāvbremze, ka tā ir arī tik maziņa, jo es esmu pieradusi pie tādas, kur paņem ar spēku. Tā bija tādas kārtīgas bremzes, kur tā novelk un jūt, ka tā bremze nostrādā. Te man bija tā, ka vairākas reizes jāapskatās, vai tiešām es esmu to bremzi nospiedis. Tas arī man šķiet ir forši, ka ir tāda poga, ko var piespiest, un tad var braukt vidē draudzīgāk. Ja viņi noņem jaudu vai kaut kādu tādas lietas, tad tas manā gadījumā tas nekas. Jo es tāpat, piemēram, braucot tālos gabalus, tad es izvēlos braukt pēc iespējas mierīgāku un laidenāku un līdzenāku. Un tādā veidā arī mēs varam ekonomēt degvielu un braukt kaut kā man šķiet labāk. Iekļaujoties tajā satiksmes plūsmā, kāda ir uz konkrētā ceļa. Citas. Mašīna, tad tu brauc ar auto un tas ir tev tāds labs veids, kā pārslēgties uz kaut ko citu, kā domāt, ja tev nav kāds pļāpa blakus. Jā, tā kā tu tagad. Tagad tev patīk braukt bez pļāpas? Es būtu normāli sēdējis, braukas klusumā, baudījusi dabu, skatījusies. Pļāpas ir kā kur reizi, tu nevari pateikt patīk vai nepatīk. Vienu dienu patīk, gribas parunāties, citu dienu, piemēram, es esmu daudz nostrādājusies, izrunājusies, daudz cilvēks intervējis, un tad, piemēram, gribas braukt un klausīties mūziku. Paskaties, šodien man, piemēram, vispār ir jābrauc pie stūres ar jaunu, man nezināmu mašīnu. Jāstās apkārt, jādomā, kur es vispār braucu, jāsaprot, kas te pa pogām ir. Un jāsmaid. Jāsmaid, jārunā ar tevi, kas vien jau ir sarežģīti. Tālāk vēl jādomā par to, ka kaut kur te šajā mašīnā ir ieslēptas kameras. Nav ieslēptas.
Divas. Jā, redzams. Un tad vēl, piemēram, kreisajā pusē šobrīd stāvoši, ka es neskatos, bet tur brauc džeki, kur izbauduši pa logu kameru. Tas ir to, tas ir tāda kaut kāda pašiniciatīva. Tie kaut kādi, jā. To neuztrauc. Lai arī mēs varētu domāt, ka automašīna, kas izskatās pēc apvidnieka, noteikti būs aprīkota ar visu 4 riteņu piedziņu, tā nebūtu nav. Un tā ir arī HR-V gadījumā. Šis kompaktais crossovers ir priekšpiedziņas automobīls, bet pateicoties paaugstinātam klīrencam, tas itin labi tiks galā ar urbānās vidas izaicinājumiem. Asketiskākajā izpildījumā ar brangu standarta aprīkojumu Honda HR-V maksās sākot no 18 500 eiro. Turpretīm, tiecoties pēc auto, kurā 130 dzirkspēku benzīna motoram ir pieejaucēta CVT pārnesumkārba ar 2 pedāļiem salonā, nāksies rēķināties ar 21 590 eiro. Visbeidzot, dinamikas, izveicības un degvielas ekonomijas ziņā absolūtais čempions būs HR-V ar 120 dzirkspēku jaudīgo 1,6 litru dīzeļmotoru, kas maksās sākot no 20 870 eiro. Šai mašīnai klīrence ir diezgan augsta, bet tai pašā laikā tā nav apvidus mašīna. Un tad nodokļi līdz ar to arī ir zemāki, kas ir būtisks faktors, jo izvēloties, piemēram, ģimenes auto, ar kuru var daudz kur piekļūt. Un reizē tas ir tāds starp džipa un starp mazās mašīnas versiju. To braukšanas sajūtu man bija grūti tev atbildēt uz šo jautājumu braucot pa pilsētu. Tāpēc, ka droši vien, ka es nezinu, vai daudz atšķirās no citām tāda veida mašīnām vispār pilsētā. Bet braucot pa mežu, te jau forši, te jau ir izmēģināta vairāk tos neceļus. Un tas, kas man patika, bija tas, ka braucot, piemēram, es ļoti nejūtu to, ka mēs esam iebraukuši tiešām diezgan lielā bezceļā, piemēram, braucot pa smilšaino kalnu. Ļoti liela daļa mašīna tajā brīdī, pirms, ka apstātos lejā un augšā nebraukt, vai arī nevarētu izbraukt augšā. Bet tas nenozīmē, ka šādas mašīnas var izmantot, lai brauktu kāpu zonām. To es pasaku galīgi, ka nē, bet tur, kur, piemēram, drīkst braukt, un šajā gadījumā mēs braucām pa ceļu, kur drīkst braukt, bet tur tāpat bija daudz smilts, un pieņemsim, ka mums bija jābrauc uz kādu svarīgu vietu, tad ir tik labi, ka var izbraukt. Bet šī ir automašīna, kura tev simpatizē, teiksim, no pirmās iepazīšanās, pirmajiem kilometriem? Jā, man patīk. Viņai krāsa arī smuka. Šī mašīna tiešām ir piedzīvojusi tādu kā renesansi, un arī tā renesansi redzam tajā izskatā. Jo, ja sākotnēji tas Honda HR-V ir tāds kā vairāk klucīgs, varbūt, manuprāt, tāds klasiskāka versija, tad šī jau ir tāda nedaudz ar tādu kosmosa elementu klāt. Un ir pamainījusies, ir tāds slīpumiņš jumtam. Tad es uzreiz domāju, kā tur piestiprināt tos jumta bagažniekus vai kā tur slēpes varētu pielikt un tādas lietas uzreiz es, protams, kā analizēju. Jo tāpēc, ka iepriekšējai tas viss tā ir diezgan vienkārši saprotams. Tāds klucīts tur skaidrs uzliek virsū, viss ir kārtībā. Iekšiņa arī ir citādāka un tā interesanti ir tas slīpums, kas aiziet kā dziļumā un tur piezemējās, bet uz tā rēķina man šķiet, ka tas vidus ir šķiet vismaz vizuāli. Es nezinu, kā ir patiesībā, bet šķiet lielāks un ka iespējams aizmugurē sēdētājiem šajā versijā ir vieglāk un ērtāk sēdēt nekā iepriekšējā, jo te man šķiet, ka ir lielāka vieta, kur sēdēt. Varbūt tāds cilvēks kā es. Tā noteikti varētu būt, tas varētu būt gan vīrietis, gan sieviete. Un es varu runāt no sievietes pozīcijas, ka šī mašīna tādā ziņā ir ļoti, manuprāt, ērta ar bērniem. Un ka viņiem tur aizmugurē ir pietiekami daudz vietas, lai tad var nolaist tādu tā kā plauktiņu. Var visu kaut ko salikt, var forši apliet visu kaut ko. Un savukārt aizmugurē arī varētu būt noteikti, ka ir vieta bērnu ričakiem, vismaz maziņiem. Gan jau, ka ar lieliem ar kaut ko var sadomāt. Pietiekami viegli manevrējam gan pilsētā, gan laukos. Un gan ceļos, gan neceļos. Un tā pašā laikā arī sievietē ir svarīgi, ka tajā brīdī, ja gadās kaut kāda ķībele vai gadās iebraukt vairāk maliņā nekā plānots, vai iebraukt lielākā peļķē vai lielākā bedrē, tad tik no tās atkal laukā. Nesaucot lieki, netrubelējot aizņemtos vīriešus vai nezinot uzreiz palīdzības dienas, ka pati var tikt galā ar visu.